Nu ko, esiet sveicināti. Esam atpakaļ. Especially for Latvians. Diemžēl man nepietika atmiņā vietas, un man kamera izslēdzās, kad es biju tā kā filmējis video dzimšanas dienas atpakošanai. Un jā, tagad ir otrā daļa. Tātad. Es noteikti ejiet apstieties arī pirmo daļu, ja neesat apstījušies. Jā. Un lūk, turpināsim ar šādu kubu. Tas ir kaut kāds, es pats nezinu, 2x2 kaut kāds. Jā, kaut kas. Es pats nezinu, kas. Tūlīt apstīsimies. Jātaisa kaste. Šitais ir šenčā vispār. Nāk ar pamācību. Jā. Kas tas tāds? Tas nav kvalitatīvi. Ak, Dievs. Viņš ir netīrs un izskatās kā apliec ar kafiju. Es tūlīt būšu atpakaļ. Tātad, jā, bija nenormāli netīrs. Un jā, es atklāju to, ka viņš ir stilīgs 2x2. Viņš griežās šādi. Ar šādiem. Un jā. Un ziniet, kur slēpjas tas 2x2 kubiks rubiks. Ja jūs pastieties, nostādiet piramīksu tā kā parasti, apstieties uz malu un bišķīt pagriežat. Un kā jūs? Kāpēc kamera nefokusējas? Un kā redzat, te ir strīpas. Tātad te ir 2x2. Saprotat? Un tā viņš arī griežās. Kā 2x2. Rekur. Vai man tur atnāca ziņa, ka lādējas ārā telefons. Tā kā, jā, pasteigsimies. Un jā. Ļoti labi griežās. Jā. Un vispār es gribu apstīties vēl, vai viņam ir corner cutting. Man liekas, nav gan. Labi. Diemžēl šajā video mana māsa nav. Žēl. Un jā, viņa te šajā video nav, jo viņa aizgāja spēlēties ārā ar draudzeni. Jā. Labi, turpināsim ar šo kubu. Šis ir Weilong GTS no Mouju kompānijas vai Vaidžē, man liekas, Mouju. Jā, skaidrs. Tātad Mouju kompānija. Un baigi ass. Es gandrīz sagriezos. Baigi ass iepakojums te. Jā, padomā, kā viņu attaisīt. Tātad mēs viņu attaisījām. Stilīgi. Foršs tāds iepakojums. Ļoti foršs. Tad te var ielikt kubu. Jā, bet man nevajag šitādu standiņu. Man viņš vienkārši nav vajadzīgs. Un jā, nu, tur iekšā vienkārši ir tāda kā pamācība. Un jā, tas īpaši tur nav. Labi, pārbaudīsim, kā viņš griežās. Jā, wow. Wow. Viņš nu gan ir ātrs. Šitais varētu būt par X-Men Tornado ātrāks. Es to X-Men Tornado attaisīju iepriekšējā daļā šim video. Pastieties, kas par mehānismu. Jā, tur baigi tāds foršs dīvains. Tā. Un kāpēc man kamera nefokusējas? Tas ir dīvaini. Kā jūs redzat, es nopirku rozā krāsā vispār. Nē, jūs vispār kamerā neredzat. Jā, bet viņš ir tāds gaiši rozā, ja jūsu zināšanai.
Jā, jūs iekšā varbūt pat varat redzēt, tur tāds rozā. Apkārt arī plastika ir rozā. Jā, šī ir baltā puse un tā plastika apkārt ir rozā, jā. Nu tā, knapi var redzēt, bet jā. Corner cutting. Izcili. Protams, kā jau vienmēr. Labi. To mēs noliksim mūsu gultā. Man te nokrita maisiņš no gultas. Man te pilns ar atkritumiem un kubiem tagad ir. Bet man ir vēl diezgan daudz kubi, godīgi sakot. Turpināsim ar šo 3x3 kubiku rubiku. Šis ir jaunā Mouju firma, tāda apakšfirma Guaguan. Tur ir rakstīts augšā. Guaguan, laikam, Jūšau šitais saucās. Pirmais Guaguan modelis, viņš ir diezgan jauns. Jā, jauna tāda Mouju apakšfirma. Un jā, arī šo teica, ka viņš ir ļoti labs un ka viņš esot līdzīgs Meiing. Un Meiing ir mans mīļākais kubs, kā jau biju iepriekšējā video teicis. Un jā, tāpēc es arī paņēmu šo kubu, jo viņš varētu būt mans mīļākais jauns. Tā. Un lūk, kur viņš ir ar foršu logo. Kāpēc nefokusējas kamera? Tātad šāds logo, es tādus arī pasūtīju iepriekšējā video, es atpakoju. Tādus logo arī pasūtīju papildus. Un kopija vēlna. Viņam, ziniet, tā kā viena puse ir pieskrūvēta cieši, šī, piemēram, griežas vienkārši briesmīgi, bet šī atkal, šī puse griežas vienkārši ļoti labi. Tā kā man jāpiestrādā pie šī kuba. Kāpēc nefokusēs? Labi. Noliksim viņu manā gultā. Tā. Turpināsim ar šo ten. Kas šitā bija par firmu? Lanlan. Jā. Lanlan firma. Un šis ir atkal viens tāds dīvains kubs. Viņš ir 2x2, bet viņš ir dīvainas formas, tūlīt jums parādīšu, tā kā Megamings. Un kā redzat, 2x2 slēpjas lūk šeit. Redzat? Un griežās viņš absolūti izcili. Wow! Kā tad tas notika? Ok. Viņus var, man liekas, jā, es uzgāju, tā kā viņus var noslidināt nost šitos ten, laikam. Tikai jāatrod, uz kuru pusi, man tā šķiet. Nu labi. Ilgāk neķēpāšos, jāturpina, jo mums vēl ir daudz kubu, ko attaisīt. Tā, ņemsim mēs šo, piemēram, kas tas ir? Mouju Dianma. Tas ir vēl viens 3x3. Tātad. Tas ir vēl viens 3x3. Nav par panācību, protams. Es viņu tūlīt atpakošu. Ak, Dievs. Kā vīries. Atpakoju no šitiem ten plastikas kādiem sūdiņiem. Tātad. Un lūk, kur ir Mouju Dianma. Citi saka, ka viņa ir dīvaina. Šitais ir dīvains kubs. Es pasūtīju tādu jocīgu plastiku. Jūs varēsiet redzēt, kad nofokusēsies. Jā. Tātad nav balta, bet tāda tā kā krēmīga. Un griežās īstenībā labāk nekā šitais ten. Guanlong. Bet jā, šis ir dīvains kubs. Tad šeit
Šie ir lielāki, tie ir mazāki gabaliņi. Vidus ir maziņš. Un jā. Labi, ķersimies pie nākamā. Un vispār šim kubam ir tādi caurumiņi. Tur nav, bet šiem gabaliem edži tā kā ir. Labi, tālāk, piemēram, atpakosim šos ten. Tie ir tādi vienkārši tādi. Es paņemšu vienu tāpat skrūvgrieznīši, tā kā pieskrūvēt ciešāk, vājāk to kubu mauju logo tur ir, kā redzēt. Jā, es viņus atstāšu tepat maisiņā. Un jā. Vispār mans telefons uzkarsis ir. Nu, turpināsim ar nākamo. Tā. Paņemšu uz to. Kas mums te ir? Jauns Megaminks! Jā! Man tagad būs visi 3 labākie pasaules Megaminks. Jo labākie bija, man ir Sheng Shao, mans pirmais, pēc tam ir Dayan, un tad ir Juhu. Tie ir 3 labākie. Jā, pārējie nav tik labi. Tā. Jā, viņš ir nedaudz netīrs. Un wow, viņš grozās īstenībā labi. Stilīgi. Ok. Un corner cutting arī ir labs. Man liekas, šis būs mans jaunākais mīļākais Megaminks. Tikai vajadzēs kaut kādu lubrikantu ielikt vai kaut ko tādu. Labi, tālāk mēs turpinām. Mums te Megaminks kastīte trāpījās fonā. Tālāk mēs turpinām ar šo Cycle & Boys Pyraminks. Es esmu vecāks par 8 gadiņiem, neuztraucieties. Labi, tātad tas ir jauns Pyraminks. Jā, arī ļoti labs. Netīra kasta vispār. Es ceru, kups nebūs sasmērēts. Tā. Nāk ar pamācībiņu. Mums to nevajag. Un wow, kas par caurumu. Es tur pilnīgi varu iebāzt savu pirkstu. Ak, Dievs, kā griežas. Īstenībā baigi labi. Šitais ten, tie galiņi nav tik labi, bet wow, šitais, tās līnijas ir tik labas, bet šie ir stingri tādi. Jauns mīļākais Pyraminks uz vietas, uzreiz saku. Šis ir mans mīļākais Pyraminks, viss. Nav ko teikt vienkārši. Corner cuttings viņam ir, reverse viņam ir noteikti, kā redzat. Un jā, noliksim viņu gultā. Manā. Tā. Cik mums vēl te? Jā, vēl pāris kubi ir palikuši. Tā. Te mums ir Skube. Kas tas ir? Kas tā par firmu? Nu labi. Nekas, vēlāk apstīšos. Tā. Jauki, nāk ar tādu krūvu grieznīti. Tas ir jauki no viņa puses. Kā man riebie šitie plastikas maisiņi. Un šitie ten, man viņi tā riebjas. Tā. Man liekas, šis ir Landland. Vai es... Man liekas, šis ir Landland. Jā. Man tā šķiet. Jā, noteikti šis ir Landland. Ok. Šeit ir mūsu Skube.
Un wow, viņš griežas tik labi. Šis ir īstenībā mans pirmais klasiskais Skube. Man ir Skube Extreme, Skube Ultimate, jā. Viss kaut kādi Skube, bet nav oriģinālā. Un es lēmu nopirkt oriģinālo. Jā, viņu ir viegli salikt. Un turpināsim pēc brīža. Noliku savu jauno Skube manā gultā. Un tagad ir laiks. Lūk. Tā. Lūk, Square One, Lan arī. Square One. Jā, tātad. Uj, kāpēc nefokusējas kamera? Okay. Tātad, šis esot pasaulē labākais Square One. Un jā, es tā ceru, tā ir patiesība. Es viņu vēl nemāku salikt. Un es domāju, es viņu nopirku, un tas mani iedvesmos varbūt iemācīties viņu beidzot salikt. Jo es esmu skatījies pamācības viņam, bet neviena nav bijusi saprātīga. Jā. Varbūt es pats varu izdomāt, kā viņu salikt, varbūt viņš nemaz nav tik grūts. Un jā, šis ir Square One. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Viņš corner cutting arī dara. Jā, un kā vēl. Šis ir labs Square Ones. Kaut gan man nav pieredzes ar viņiem. Labi. Tiksimies pēc brīža. Tātad. Te ir vēl viens Lan. Nē, tie nav. Tas Skube un Square One nav Lan. Man būs jāapstāsta, kas tie ir. Bet šeit mums ir Lan. Tūlīt parādīšu jums. Nāc ārā no pats. Viņš ir netīrs vispār, bet to var labot. Lan Master Morphix. Tas ir 3x3. Tā kā šeit ir centrs, tie ir H. Un tie tā kā ir stūri, saprotat, jā? Labi. Un jā, viņš grozās ļoti viegli. Un jā, viņš ir tā kā 3x3, tikai grūtāks. Grozās īstenībā tā bišķīt nelabi. Bet jā, šādam kubam tas ir pieņemami. Jā, viņš ir mazāks nekā es biju domājis. Pastieties, te ir mana roka. Un te ir viņš. Jā, tā kā mazāks nekā es biju domājis. Tā, tie ir čeki. Ok. Ķersimies klāt pie šī kuba. Kas tas ir? Jā. Es jums laikam nebiju teicis, mans Mojo Lingpo ir salūzis. Un es viņu izmetu ārā. Viņam salūza kāja. Nu, kājiņa, tā kā gabaliņš. Un, jā, un viņš bija nelietojams. Viņu, protams, varēja tur, piemēram, ar superlīmi salīmēt, bet tur kubam, lai viņš labi grieztos, viņam ir jābūt viss precīzi milimetros. Tā kā, jā. Līme tur nestrādās. Tāpēc es nopirku jaunu Lingpo. Viņiem nebija melnā, kāds man bija, bet es dabūju balto. Kāpēc nefokusējas? Kas notiek? Kamerā? Es esmu te. Pagaidiet. Stop. Tu nopietni. Kāpēc viņa nefokusējas? Vo, tā jau ir cita lieta. Jā, kā jau Lingpo, jūs varat pastīties, ir man unboxings Lingpo kubikam Rubikam, nav daudz ko tur teikt. Labi, tad mums ir šis Mojo Crazy Windmill Cube. Ļaujiet man viņu attaisīt. Atkal tās kastītes
plēšās. Bet, nu labi. Kastes es jau negribu, es gribu kubu. Atkal šitais plastikas maisiņš. Kā man tas riebjās. Tā. Labi. Es centos, kā tur varēju. Šis ir Crazy Windmill Cube. Tas ir 3x3, tā kā. Saprot, jā. Tas ir vienkārši foršs 3x3. Un ar vārdu foršs, es domāju, riktīgi foršs. Nopietni. Pastieties, kā viņš griežās. Un tur arī mojo simbols. Cik jauki. Es noliku malā manu foršo Crazy Windmill Cube no Mojo kompānijas, un diemžēl mēs esam pienākuši pie tā momenta, kad mums ir jāatpako pēdējais kubs. Šis ir Mojo Huanying. Šo es ļoti gribēju. Wow, šitam, man liekas, Jer Cuber ir tāds kanāls. Viņš arī par kubiem taisa video. Un man liekas, viņam vienu brīdi bija šitais mīļākais. Man tā liekas. Es atpakošu. Man tā šķiet, ka, jā, šis bija viņa mīļākais. Uz kādu brīdi te bija netīrums māls kaut kāds ar pirkstu viegli varēja noņemt. Un jā, lūk, kur viņš ir. Es jau pārbaudīju, griežas diezgan labi. Neteiksim, ka ļoti labi, bet diezgan labi. Jā, corner cutting, jā, nav tas labākais. Reverse. Bet jā, viņam ir ļoti dīvaina tāda sajūta, un man tas patīk īstenībā. Jā. Labi. Nu ko, tagad es jums parādīšu visu, ko es dabūju. Nu ko, nu pastieties. Vienkārši pastieties uz manu gultu. Oh my gosh. Iedomājieties. Un pastieties, tur ir atkritumi visi. Ak, Dievs, tas ir kaut kas, un tur ir tā kaste lielā. Ak, Dievs. Labi. Un pie šīs šokējošās nots, diemžēl mums ir jābeidz. Labi, paldies par skatīšanos. Noteikti spiediet like, subscribe. Varbūt mēs varam, nezinu. Varbūt mēs jau varam dabūt kādus, 5-10 laikus šim video jau šīs dienas laikā. Kaut gan ir jau vakars. Bet jā, cerēt var. Jā, labi. Peace, čaļi. Es esmu ārā.